Trešdienās, 16:10. Radio 1 ēterā raidījums Bumba grozā. Bumba grozā. Viss par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī. Raidījuma saspēles vadītāja Lāsma Irša. Atkārtojumu klausies ceturtdienās 19:10 un svētdienās 11:00. Neviens nespēj saturēt mūs! Basketbola klubu Jēkabpils atbalsta Jēkabpils pilsētas pašvaldība, LG Cargo, Sijā PMK, Sijā Pata, Sijā Mikor un akciju sabiedrība LNK Industries. Esiet sveicināti Radio 1 klausītāji! Ēterā raidījums Bumba grozā par un ap basketbola kluba Jēkabpils panākumiem 2013.–2014. gada basketbola sezonā. Īsumā par jaunāko. Pēdējās 10 dienās basketbola klubam Jēkabpils nav bijušas nevienas spēles, toties ir aizvadīti cītīgi treniņi, un pagājušajā nedēļā no spēlēm brīvajā laikā basketbola klubs viesojās arī Jēkabpils dzīvnieku patversmē. Par to un vēl daudz ko citu šodienas raidījumā runāsim ar mūsu studijas viesiem – basketbolistiem Edgaru Leju un Arti Arnīti. Labdien, Edgar, labdien, Arti! Sveiki! Labdien! Iesākumā lūdzu mazliet pastāstiet īsumā par sevi, no kurienes esat, cik ilgi spēlējat basketbolu, kādi jūs lielākie panākumi. Varbūt sāksim ar Edgaru. Edgaru varbūt mūsu klausītāji mazliet vairāk pazīst. Esmu Edgars Leja, esmu dzimis, man uzaudzis tepat Jēkabpilī. Basketbolu spēlēju kopš 9 gadu vecuma. Tās bija jaunatnes līgas komandas. Tad pēdējos gados es biju spēlējis arī LBL2 komandā Līvānos. Un te jau es ticu LBL1 Jēkabpilī. Ko tu uzskati par savu lielāko panākumu? Varbūt labāk aizvadīto spēli vai kādu nozīmīgu metienu? Panākums jau tas, ka es vispār spēlēju Jēkabpils komandā, bet, ja kaut kādi par metieniem, tad bija pagājušā sezona LBL2 komandās. Bija, man liekas, iemet kaut kādus 42 punktus vienā spēlē. Tas man bija diezgan patīkami. Jā, paldies, Edgar. Arti! Labdien! Mani sauc Artis Arnīts. Esmu uzaudzis Pļaviņās, trenējos basketbolā jau kādus 5 gadus, un visu šo laiku esmu pavadījis Jēkabpilī. Pirms basketbola kluba Jēkabpils kādās komandās? Es spēlēju arī varbūt šobrīd. Es pirms basketbola kluba Jēkabpils esmu spēlējis jaunatnes līgā, LBL3 komandā un šogad arī LBL2. Mans augstākais sasniegums varētu būt iekļūšana U15 Latvijas izlasē, kurš turnīrs notika Turcijā, un mēs palikām 5. vietā. Lieliski, paldies! Bijis diezgan ilgs pārtraukums bez spēlēm. 10 dienas, kā jums labāk patīk, kad ir tāds saspringtāks spēļu grafiks, vai tomēr labāk treniņi un spēles ik pa laikam? Man labāk patīk, ka ir treniņi un spēles ik pa laikam, jo tad ir mazliet vieglāk treniņos. Jo tagad bija sanāk tā, ka bija ļoti intensīvi treniņi, kas bija tā kā vasarā tieši mēs trenējāmies. Un tad bija mazliet grūti pierast pie tā atkal, ka ir baigā slodze. Bet tā kopumā viss kārtībā. Arti, kā tev labāk patīk? Es piekritīšu Edgaram. Labāk ir vairāk spēlēt spēles nekā trenēties, jo bieži vien treniņi ir diezgan grūti. Nav noslēpums, ka spēles laikā tomēr daudz laika, kā jauniņie pavadat uz soliņiem. Arti, pastāsti lūdzu, kāds pēc tavām domām ir jūsu ieguvums, esot šajā basketbola klubā Jēkabpils? Mūsu ieguvums varētu būt tāds. Mums ir iespēja spēlēt ar Latvijas labākajiem spēlētājiem un trenēties to skaitu ar viņiem. Un ir iespēja uziet laukumā Latvijas labākajā līgā un gūt kādu punktu vai kādu atlikušo bumbu. No kādas pozīcijas tu spēlē? Es spēlēju par 3. un 2. numuru, tas ir aizsargs. Tātad tavi galvenie uzdevumi ir? Aizsardzība. Edgar? Es spēlēju par saspēles vadītājs un 2. numurs, kas ir tā kā skaitās aizsargs. Pagājušo nedēļu izmantojot brīdi, kad nav saspringts spēļu grafiks, basketbola klubs Jēkabpils viesojās Jēkabpils dzīvnieku patversmē. Edgar, kāda iespēja palika no šīs ciemošanās reizes? Iespēja bija diezgan labi, ja godīgi bija pirmo reizi dzīvnieku patversmē. Tā no vienas puses arī skumji, ka tu redzi tos dzīvniekus un ka tu nevari viņus paņemt mājās pie sevis. Bet tā tas ir iegrozījies, ka pašam mājās ir dzīvnieki un te it kā nevar atļauties vēl mājās jaunus iemītniekus. Jā, klausītāji, vairāk par basketbola kluba Jēkabpils viesošanos dzīvnieku patversmē meklējiet internetā bkjēkabpils.lv. Tur jūs arī varat apskatīties fotogrāfijas un arī izlasīt, kādus vārdus tad mazajiem kucēniem iedeva basketbolisti. Raidījuma turpinājumā par gaidāmo spēli šovakar. Edgar, ar ko šovakar tiksieties laukumā?
Mēs tiksimies laukumā pret Liepāju. Komanda ir diezgan laba, jo izbraukuma spēlē mums sagādāja diezgan lielas problēmas viņu aizsardzība. Nebijām gatavi uz tik lielu spiedienu no viņas puses. Bet, cerēsim, ka šoreiz būs mazliet savādāk, jo būsim vairāk gatavi tam visam. Un cerams arī, ka garais ceļš viņus mazliet būs nogurdinājis. Paldies, Edgars! Klausītājiem atgādināšu, ka Jēkabpilieši šajā sezonā jau tikās ar basketbola klubu Liepāju trio, bet tas notika izbraukumā un pelnīt arī guva uzvaru ar rezultātu 86-73. Bet, kā jau Edgars teica, spēle bija diezgan spraiga un cīņa vienlīdzīga. Tad šovakar redzēsim, kā mūsu komandai veiksies. Paldies, puiši, par atbildēm. Tagad dosimies nelielā muzikālā pauzītē. Pēc tam raidījumu turpināsim ar klausītāju iesūtītajiem jautājumiem mūsu šodienas viesiem Edgaram Lejam un Artim Arnītim. Tiksimies jau pēc pavisam neliela brītiņa. Trešdienās, 16:10. Radio 1 ēterā raidījums Bumba grozā. Bumba grozā. Viss par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī. Raidījuma saspēles vadītāja Lāsma Irša. Atkārtojumu klausies ceturtdienās 19:10 un svētdienās 11:11. Neviens nespēj saturēt mūs! Basketbola klubu Jēkabpils atbalsta Jēkabpils pilsētas pašvaldība, LG Cargo, SIA PMK, SIA Pata, SIA Mikor un akciju sabiedrība LNK Industries. Atgriežamies ēterā. Atgādinu, ka jūs klausāties raidījumu Bumba grozā, un mūsu šodienas viesi ir basketbola kluba Jēkabpils basketbolisti Edgars Leja un Artis Arnītis. Un tagad ķersimies klāt mūsu klausītāju un basketbola lielāko fanu iesūtītajiem jautājumiem, un to šoreiz ir diezgan daudz. Tā kā pirmais jautājums ir Matīsa Indriksona iesūtītais jautājums Edgaram. Edgar, kas tevi motivēja spēlēt basketbolu? Iesākumā man bija mamma vienkārši lika iet, jo vajadzēja kaut ko darīt. Neļāva vienkārši pa pagalmu skraidīt. Un pēc pāris gadiem man vienkārši pašam iepatikās. Jau bija pieejams man internets, tad zināju vairāk kaut ko par basketbolu, un tā man tas ļoti iepatikās. Un turpinu joprojām spēlēt un mīlēju šo sporta veidu. Matīs jautā Artim, vai tu plāno pēc basketbolista karjeras beigām savu dzīvi saistīt ar basketbolu? Vai tu esi domājis par šādu jautājumu? Es par šo jautājumu neesmu domājis. Un nedomāju, ka pēc basketbola karjeras es veltīšu savu dzīvi sportam. Paldies, Arti! Turpināsim ar Raivija iesūtītajiem jautājumiem. Nosauciet katrs savas pozīcijas 3 pasaules spēlētājus, kurus saliekot kopā, jūsuprāt, būtu ideāls basketbolists. Arti. Manuprāt, tie būtu 3 pasaulē labākie spēlētāji, protams, no NBA. Tas varētu būt Maikls Jordans, Kevins Durants un LeBron James. Paldies. Un kopā viņus saliekot radītu labāko spēlētāju pasaulē. Paldies, Arti. Edgar, tava izvēle? Mana izvēle būs Maģiskais Džonsons, tad būs Maikls Jordans un Skotijs Pipens. Paldies, Edgar. Rainers jautā, Edgar, vai tu esi spēlējis kādā citā basketbola komandā? Un jau šodien stāstīja, bet varbūt vēlreiz izstāst arī Raineram. Un kādi ir tavi lielākie sasniegumi tieši basketbola kluba Jēkabpils komandā? Esmu spēlējis tikai LBLD komandā, RNSD Līvāni. Tur es nospēlēju kopumā 3 gadus. Un katru gadu mana loma komandā auga. Pagaidām es neteiktu, ka es būtu baigi kaut ko sasniedzis BK Jēkabpilī, bet cerams, ka ar laiku viss mainīsies. Turpināsim ar Miķeļa iesūtīto jautājumu, un jautājumi ir Artim. Arti, kur tu mācies un kādas ir tavas sekmes? Es mācos Jēkabpils valsts ģimnāzijā, 11. D klasē. Manas atzīmes man ir apmierinošas, un galvenais ir tikt galā ar viņām, un viss būs kārtībā. Un kur tev vairāk patīk spēlēt basketbola klubā Jēkabpils vai kopā ar saviem draugiem LBL 2. divīzijā? Protams, jautrāk ir spēlēt LBL 2. divīzijā, bet interesantāk ir spēlēt LBL 1, jo tur ir lielāks spiediens un vairāk pieredzējuši spēlētāji. Vēl Miķelis jautā, kā veicās nakts streetbola turnīrā, kur jūs ar Edgaru spēlējāt vienā komandā? Mums neīpaši paveicās, jo metieni nekrita grozā un veiksme nebija mūsu pusē. Skaidrs. Turpināsim ar Edgara Turonaka iesūtītajiem jautājumiem, un viņš
ir atsūtījis veselus 5 ļoti interesantus jautājumus, un tie ir adresēti abiem diviem spēlētājiem. Sāksim ar pirmo. Vai jūs spēlējot jūtat lielu atbalstu no vietējiem faniem, un kā tas ietekmē jūsu spēles kvalitāti? Vai ir tā, ka spēle vedas vieglāk, vai tieši otrādi grūtāk? Jo nereti ir tā, ka savējo priekšā gribas sevi vairāk pierādīt un parādīt, bet tas traucē izvērtēt situāciju uz laukuma. Mājas spēlēs tas ļoti palīdz. Tīpaši aizsardzībā tas dod tev pārliecību nosegt jebkuru spēlētāju. Bet uzbrukumā reizēm nodreb rociņa tik daudz skatītāju priekšā. Ir reizes, ka palīdz, un ir reizes arī, ka diezgan arī tā kā nepalīdz. Jo ir sanāk spiediens no skatītāja puses, un tu gribi, ka es ticu laukumā, gribu sevi pēc iespējas labāk parādīt. Un ja vēl pie tam kaut kas nesanāk, tad vēl tāds sevi vairāk šaustīt un tādā veidā. Bet nekas. Ar to ir jāsadzīvo un jāpierod pie tās situācijas. Edgara, otrs jautājums ir pastāstīt par savu ikdienas ritmu, treniņiem, atpūtām, papildus aktivitātēm, skolu. Kā paiet jūsu diena, Edgara? Mana diena paiet diezgan vienmuļi. No rīta pieceļos, tas ir apmēram bez 15:10. Tad pāēd, brokastis, pieslēdz datoru, pastos, kas tur labs. Tad sanāk apmēram 10:30 dodos treniņu, jo 11:00 ir treniņš. Tad pēc treniņa es atbraucu mājās, pāēdu, pasēžu vēl pie datora, paguļu diendusu, un tad cenšos kaut ko izdomāt, ko darīt līdz vakara treniņam. Pašāds vienkārši pastos televizoru vai kādu seriālu pastos datorā, un tad ir vakara treniņš. Un pēc vakara treniņa arī pārsvarā skatos filmas, vai arī kādreiz satiekos ar draugiem. Cikos ir vakara treniņš? Cikos sākas? Vakara treniņš ir kā kuru reizi. Tā ir reizes, kad ir 8:00 sākas, ir reizes, kad sākas ātrāk. 7:30, 7:00. Viss atkarīgs no tā, vai ir iepriekšējā dienā ir spēle vai nē. Ja ir spēle, tad mums notiek treniņš ātrāk un mums ir tā kā video. Skatāmies par pretiniekiem, analizējam, un tad sākas mūsu treniņš. Arti, tava diena, tava skola, kā tu visu apvieno? Tas nav īpaši viegli. Mana diena sākas 7:30. Es ceļos, pāēdu brokastis, un tad jau dodos uz agro stundu 8:15. Skola paiet diezgan mokoši. Pēc tās beigšanās es dodos atkal pāēst. Tad vai nu es guļu diendus vai izmantoju datoru. Un tad jau ir laiks doties uz vakara treniņu. Pēc vakara treniņa es esmu mājās apmēram 10:00. Tad es atkal pāēdu, un tad jau ir laiks doties gulēt. Tā klausos, ka basketbolisti iemīļojuši diendusu. Tas ir tā kā obligāts nosacījums, lai jūs varētu labi spēlēt? Diendus mums vairāk palīdz sakārtot galvu un atbrīvot muskuļus vakara treniņam. Turpinām ar Edgara Turonuka iesūtītajiem jautājumiem. Vai treniņos jums tiek pievērsta papildus uzmanība no treneriem? Jo jūs esat jaunie spēlētāji un nezināt tik daudz dažādu nianšu kā pārējie pieredzējušākie spēlētāji. Edgar? Es neteiktu, ka tiktu pievērsta baigi papildus uzmanību no treneru puses. Ja tu visu izdari kā vajag, tad treneris neko arī sevišķi neteiks. Ja kaut kas ir nepareizi, viņš arī vienkārši ņems un pateiks, kā vajag labāk to izdarīt un viss. Un kā jebkuram spēlētājam, vai ne komandā? Nav tā, ka tieši jaunos tur baigi uzreiz tur ņem priekšā. Vai komandā ir tā saucamā jauniņo dresēšana no pieredzējušāko spēlētāju puses? Edgars raksta, tas ir tad, kad jaunajiem spēlētājiem jāsavāc bumbas pēc treniņiem, jāpadod tas, jāpadod šis. Un, ja ir, tad kas tieši jums ir jādara? Nav jau ļoti baigā dresēšana, bet tā kā spēles notiek, tad mums ir jāiznes dvieļi, formas uz garderobi. Tas arī būtībā viss. Tu jau tomēr otro gadu spēlē? Jā, otro gadu. Bet komandā Artis varbūt vairāk var pastāstīt par šo jautājumu. Tāpat Artim dareiz palīdz, lai nav tik grūti viņam visus pienākumus vienam pildīt. Jā, spiediens ir pamatīgs no vecākiem spēlētājiem. Protams, gada sākumā bija grūtāk. Visu laiku lika bumbas savākt, nest medicīnas somu, un tā joki dažādi. Bet tagad jau viss ir iedraudzējušies, sapratuši, kāds esmu un vairs nav tik traks spiediens. Vai jums ir sajūta, ka esat profesionāli basketbola spēlētāji? Jā. Jauki. Edgar? Man arī sajūta, ka mēs esam profesionāļi, ka tomēr nevar darīt tā lietas,
ko dara pārsvarā citi cilvēki. Ka jāietur režīms savs un ikdiena. Un ikdiena ir pakārtota basketbolam, vai ne? Jā. Paldies, puiši, par atbildēm, un Edgars Turonaks arī saka jums lielu paldies un novēl jums veiksmīgu karjeras attīstību un veselību. Tagad, kurš jautājums jums katram pašam vislabāk patika no visiem iesūtītajiem? Man patika Edgara Turonaka jautājumi. Bija diezgan plaši paskaidrots, ko vēlas no mums uzzināt. Arti? Man visvairāk patika Miķeļa jautājumi, jo tie bija konkrēti un par manu ikdienu. Paldies, puiši! Tātad Miķelis Liberts un Edgars Turonaks iegūst savā īpašumā īpašas balviņas no Basketbola kluba Jēkabpils. Tātad nākamajā raidījumā pie mums viesosies Basketbola kluba Jēkabpils viesspēlētāji Trojs Bārnis un Kamerons Randls. Dargie klausītāji, sūtiet jautājumus viņiem uz e-pasta adresi studija@radio1.lv un klausieties atbildes jau nākamajā raidījumā nākam trešdien. Un arī kāds no jums saņems īpašu pārsteigumu balvu no Basketbola kluba Jēkabpils. Paldies, puiši, par atbildēm. Paldies, ka bijāt šodien pie mums ciemos. Novēlam jums veiksmīgu sezonu un panākums arī turpmākajā karjerā. Dargie klausītāji, atgādināšu, ka jūs klausījāties raidījumu Bumba grozā, un šodien jau pēc dažām stundām 7:30 Jēkabpils sporta namā notiks kārtējā Latvijas basketbola līgas spēle. Un šovakar laukumā tiksies basketbola klubs Jēkabpils ar basketbola klubu Liepāja Triobet. Bet sestdien 6:00 vakarā sporta namā spēle ar basketbola klubu Saldus. Nāciet, atbalstiet savējos un uz tikšanos tribīnēs. Atā! Atā! Čau!